kolēģi, parunāsim par kino. Dublēšana, kā to piedāvā šajā priekšlikumā, neizbēgami ir mākslinieckās un kultūras vērtības iznīcināšana. Sāksim ar Japānas kino. Daudz no jums droši vien redzējuši Yasujiro Ozu Tokijas stāstu. Šīs filmas spēks slēpjās šajā unikālajā minimalistiskajā tempā un Japānas pēckara paudžu savstarpējā attiecību dziļajā, atturīgajā, emocionālajā spriedzē. Varoņi pieklusinātie balss toņi, pauzes starp vārdiem, tradicionālā Japānas sabiedrības etiķete, kas izpaužās šajā valodas etiķetē, ir neatdalāma vizuālā kadra sastāvdaļa. Mākslīga dublēšana šo trauslo pēckara skumju un samierināšanās atmosfēru Tokijas stāstā padarīs melodramatisku un svešu. Daudz redzējuši Akiras Kurosavas šedevrus, 7 samuraji, Rašamons, Ran. Dublāža aizstātu, piemēram, Toshiro Mifunes un citu Japānas vēsturisko aktieru šo autentisko, griezīgo, ekspresīvo feodālās Japānas balss intonāciju un aizstātu to ar eiropeisku balss tempru, faktiski izdzēšot samuraju konfrontācijas akustisko sasprindzinājumu. Gribu runāt arī par anime. Gariem līdzi princese Mononoke. Japāņu animācija balstās uz īpašu balss aktieru kultūru, to sauc seiju. Tas ir hiperbolizēts, emocionāls, kulturāls specifisks sniegums, īpaši Miyazaki episkajos darbos, kur dabas gariem un mītiskajām būtnēm ir unikāls vokālās tekstūras. Un tā ir neatņemama animācijas sastāvdaļa, ko nevar precīzi nokopēt citā valodā bez jēgas un atmosfēras zuduma. Ejam tālāk. Koreja, Bona Juno, oskarotais Parazīts. Šīs filmas sociālais asums un arī šī satīra slēpjās tieši Dienvidkorejas šķiru dialektos, pieklājības formās, valodas tempos, dublējot šīs nianses tiktu izlīdzinātas un šo sociālo kritiku. Tas padarītu pliekanu. Vanga, Karvaja, noskaņojums mīlēt, melanholiskie, čukstošie kantoniešu, šanhajiešu valodas dialogi veido pusi no šīs filmas atmosfēras un šarma. Tos aizstāšana ar dublējumu neizbēgami iznīcinās šīs filmas intīmo un romantisko estētiku. Tiekam arī līdz Indijai, līdz bengāļu sociālajiem realismam. Santa Džitas Rajas Panter Pačālī. Tas ir pasaules kino šedevrs, daļa no pasaules kino kanona. Viņš ir revolucionārs ar savu sociālo realismu, poētisko lirismu un dziļu humāno lauku nabadzības attēlojumu. Bengāļu valodas dabiskais plūdums, dialekti, dabas skaņu simfonija, kurā saplūst bērnu aktieru neviltotās balss, tiktu pilnībā iznīcināta ar mākslīgu studijas pārrunāšanu latviski, laupot šai filmai tās arī dokumentālo un emocionālo tiešumu.